15. maijā skolās skanēja pēdējais zvans. Daugavpils novadā šajā mācību gadā ir 164 9. klašu un 118 12. klašu skolēni. Nījoties priekam par zīmīgo brīdi un uztraukumam par gaidāmajiem eksāmeniem, Daugavpils novada skolu aktu zālēs pulcējās 9. un 12. klašu skolēni, lai teiktu atvadas skolai un skolotājiem. Ar kuplu skolēnu skaitu lepojas pērn par gada labāko lauku skolu Latvijā atzītā Špogi vidusskola. Pirmo klašu skolēniem, turot rokās zvanu, topoši absolventi tika ievesti zālē, kur ar smaidiem, ziediem un muzikāliem sveicieniem tos sagaidīja skolas biedri un skolotāji. Ja liela daļa 9. klašu audzēkņu vēl nesaka ar Dievas skolas soliem, tad 12. klašu skolēniem pēdējais zvans iezīmē jauna ceļa sākumu. Nepazaudēt iegūto un tiekties pēc jaunām zināšanām, atrast un īstenot nosprausto dzīves mērķi, izlaidumu klašu skolēniem vēlēja skolas direktors Jānis Belkovskis. Tika sveikti labākie skolēni, novada olimpiāžu uzvarētāji. Kuplākais stipro skolēnu skaits šogad ir tieši Špogi vidusskolā. Tie ir 11 skolēni, kas ieguvuši godalgotās vietas bioloģijā, krievu valodā, latviešu valodā, matemātikā, informātikā un vizuālajā mākslā. Pacentušies ir arī absolvējošo klašu audzēkņi. Špogi vidusskolai tika pasniegts Daugavpils novada domas pateicības raksts par radošu un atbildīgu pieeju skolēnu mācīšanas un audzināšanas procesa organizēšanā, par iegūto 3. vietu mācību olimpiāžu rezultātu kopvērtējumā un 1. vietu interešu izglītības darbā. Pateicības tika pasniegtas arī vairākiem skolotājiem, kas palīdzēja skolēniem sagatavoties olimpiādēm un pētniecisko darbu konkursiem. Tradicionāli tika pasniegtas balvas gada labāko pasākumu organizētājiem. Savus skolotājus pēdējā zvana dienā sveica arī topoši absolventi, piešķirot diplomus tādās nominācijās kā Stāstīs dzīves, skaistāko ūsu īpašnieks, sliņķu pārmācītāja, misters Prāts, gada balss, gada šefs un citi, kā arī diploms gada skolotājs tika piešķirts klases audzinātājai Ivetai Lazarevai. Par labāko skolotāju visu šo gada laikā skolēni atzina savu klases audzinātāju. Tas ir jau pašsaprotami, ka mīļākais skolotājs mums ir mūsu klases audzinātāja Iveta Lazareva. Un es domāju, mēs viņai to jau esam 100 reizes teikuši un vēl 100 reizes teiksim un tieksimies vēl pēc 10, 20, 30 gadiem ar viņu. Man arī nav divu domu šajā jautājumā, to noteikti ir mūsu klases audzinātāja, jo viņa pa šiem gadiem ir tiešām kļuvusi kā otra mamma. Kāds ir bijis jūsu skolas laiks? Ar ko jūs viņu atcerēsieties? Mans skolas laiks bija ļoti raips. Gadījās arī tādi melna svītra, gadījās arī balta, bet visvairāk tā bija balta līnija, manuprāt. Un tāpēc arī negribu aiziet prom no šitās skolas, arī brīžiem tā liekas. Mans skolas laiks asociējas ar neaizmirstamu draudzību. Te ir iegūti tik lieliski draugi, un arī rakstot eseju skolas durvis aizvarot, es pieminēju, ka vissvarīgāk ir nepazaudēt draugus. Un man liekas, tā ir lielākā vērtība, ko katrs iegūst skolā. Daļ manis īstenībā skolas laiks varbūt 2-3 periodos dalās. No sākuma tas bija tad, kad es jau domāju, līdz 12. 9. klase būs, un es jau tā kā iešu prom no skolas, būšu laimīgs. Un tad, kad man nāca jau 8. 9. klase, 11. 12. es domāju, ka es jau vispār nekur negribu iet, tāpēc, ka man šeit tik tiešām ir iegūts gan ļoti daudz paziņu, draugu. Un vispār šis periods asociējas tikai ar labu un negribu atvadīties no tā. Tuvākie plāni, kur stāties, ko darīt? Rīgas Tehniskā universitāte. Fakultāte? Fakultāte nezinu, ar saistīta ar kaut ko tehnisku. Vēl pagaidām neesmu pārliecināts. Jā, man laikam tā ir medicīna, un es svārstos starp Stradiņu universitāti un Latvijas universitāti vēl pagaidām. Daļ manis ir ļoti daudz variantu. Es varu iet gan uz Jelgavu, uz Lauksaimniecības universitāti. Iespējams, gribu studēt uzņēmējdarbību, ekonomiku, kaut kas saistītu ar šādu, un iespējams arī valsts policija, darbs policijā, policijas akadēmija. Pēc pēdējā zvana pasākuma gaisā tika palaisti gaisa baloni ar novēlējumiem un sapņiem, kuriem noteikti ir lemts piepildīties.